Šis būs stāsts par Ugandu, par valsti, kas atrodas pašā Āfrikas centrā pie Viktorijas ezera. Kas mums lika braukt uz Ugandu? Katram ir savas intereses. Arvīdam fotografēt, Oskaram makšķerēt un Kasparam ālēties pa Viktorijas Nīlu. Mans vārds ir Miks. Man patīk filmēt ceļojumus, un viss turpmākais lielākoties būs mans stāstījums pirmajā personā. 21 dienas laikā mēs bijām baznīcā, mēs skatījāmies uz gorillām, dejojām ar pigmejiem. Es salauzu 2 kameras, mēs agri modāmies, mēs biedējām šimpanzes, dzērām Nīlas ūdeni, braucām ar bodabodām, lecām no klints un filmējām opiju pīpējošus zvejniekus. Bet par visu pēc kārtas. Ir sākusies ekspedīcijas ekstrēmākā daļa, un nākamās 3 dienas mums ir paredzēts pavadīt uz upes. Mērķis – noskaidrot, kāpēc Viktorijas Nīlu sauc par pasaules labāko straujūdeni. Tūlīt būsim pie kempinga Krācis. Tad viņu mēs brauksim. Nīlas izteka cilvēkus ir interesējusi vienmēr. Cik zināms antīkajiem grieķiem un romiešiem, Nīlas izteku atklāt neizdodās, lai gan vēlēšanās ir liela. Tikai 16. gadsimtā parādās pirmā Nīlas karte, kuras autors ir turku kartogrāfs Pirī Reiss. Modernie un nopelnas augstošie eiropieši 19. gadsimtā ziedoja daudzas dzīvības, lai iegūtu atklājēja medainos laurus. Tā Džons Heinings Speke atklāja Viktorijas ezeru un vēl neredzot pašu izteku, paziņo, ka Nīlas sākums ir atrasts. Tad viņš saslimst un viņa teorija, ka Nīla iztek no Viktorijas ezera, apšauba viņa skaudīgais ekspedīcijas biedrs Richards Francis Burtons, kurš slimo turpat netālu mazliet tālāk uz dienvidiem, jo, protams, viņi ir sastrīdējušies un izšķīrušies. Leģendām apvītais Deivids Livingstons pūlās kuteklīgo situāciju atrisināt, dodās palīgā, bet apmaldās un beigās atklāja Kongo upes baseinu. Visbeidzot, amerikāņu žurnālists Henrijs Mortons Stenlijs apstiprina Spekas teoriju un visi atviegloti uzelpo. Pēc tam Stenlijs atrod arī pavisam vārgo Livingstonu un kļūst bagāts, izdodot savus ceļojumu piezīmes grāmatās. From where? You are from where? Latvija. Yeah? Latvija. Latvija. Latvia. Europe. Yep. Eiropa, jā. Europe. This is the real source. Yeah, The beginning of the Nile. The 2 small islands. those 2 ones. See now it is water starting moving. And they say from here to Egypt is 6,400 kilometers from this place. Yeah. Speak where I stood covering source of the Nile. In 1862, John Speak from England. Yeah, he was the first explorer to cover the source of the Nile. Yeah. Tur ir monuments tiem Nīlas atklājējiem. Mēs sākam laivot no Džindžas, kas atrodas netālu no vietas, kur no Viktorijas ezera iztek Nīla. Pie pašas izteces 1954. gadā Briti uzbūvēja 2 dāmbjus un spēkstaciju, tādējādi aizsākot Ugandas elektrifikāciju. Tāpēc laivot jāsāk mazliet lejup pa straumi. Mēs vairs neesam 4. Tikko no Latvijas februāra ir atlidojusi Vineta, bāla kā pati ziema un atvedusi man jaunu kameru. Vai man nekad nav karsts, augsts gan ir bieži, bet karsts nekad nav. Noteikumi ir vienkārši. Jāklausa gidiem un jāaiziet maza apmācība. Protams, izņemot Kasparu. Un uz katru cilvēku ir pa atsevišķam glābējam. Es visu šo jaukumu vērošu no malas. Atradīšos vai no glābšanas plostā, vai no filmēšu no krasta.
pilnīgi nejauši, apejot kādu krāci, iekuļos būvlaukumā. Izrādās, tieši uz labākajām krācēm tiek būvēta jauna spēkstacija. Tā būs gatava 2011. gadā un apludinās krāces, pa kurām var braukt 45 minūtes ilgi. Jaunais projekts iznīcinās ne tikai krāces un Budžangālī ūdenskritumu, tas pamatīgi mainīs ekosistēmu arī Viktorijas ezerā, kas ir pasaules lielākais tropiskais ezers un apgādā ar iztiku miljoniem cilvēku. Tāpēc, laivotāji, steidzieties, jums vairs nav daudz laika. Very good. Katrā ziņā tā nebija ideālā līnija, bet ļoti grūtām. Tad, kad gāju rekt pa to grebeni, vajadzēja pa grebenes augšu iet. Es kaut kā s***os, jau aizgāju pa grebenes apakšu. Protams, viņa mani tik forši, mīksti, mīļi apkampa. Līdz nāc pie manis, gribu tevi atdot savu airi. Jā, ilgs laiks ir viena alpa. Kas vārds kā mūžīga ciprenis. Spread out and
Kurš no jums izbira? Es izbiru. Paprast, kurš neizbira. Es vienīgais paliku, pārējie visi izbira. Es nezinu, kā es tur vēl paliku. Pats brīnos, kā es tur nožonglēju. Vienā brīdī laiva būtu uz kantes nostājās, garie ar saviem mietiem man gar purmu aizlidoja. Kas bija ar viņas neredzēja? Tāpēc viņas vairāk nav. Kājas gaisā. Superīgi. Arī šodiena tiks pavadīta uz upes. Pa Nīlu laivo vairākas plostu kompānijas, tāpēc laivotāja bāze šādās rīta stundās muģ kā skudru pūznis. Mūsu pavadoņiem darbs ir hobijs, un Ugandas mērogos tie nopelna ļoti labi. Atliek tikai novēlēt tiem labu veselību, jo daudziem saspringtās sezonas laikā atrašanās caurdienu ūdenī rada problēmas ar muguru. Skatoties uz putaino ūdeni, reizē mānīgi šķiet, ka tas ir augsts un veldzējošs. Zemapziņā tup paslēpusies pavasara palu aina, kas visvairāk varētu atbilst tik putainam ūdenim. Taču ziemeļnieciskās vīzijas pārtrūkst, līdz ko tu pieskaries upei. Tuvākā asociācija ir nedaudz padzis uz tēja. Ūdens Nīlā cauru gadu ir ap 30 grādu silts un veldzē tikai trakākajā pusdienlaika tveicē. Ko tu šodien? Sveidzināšos tālāk. Oskars šodien nav braucējis. Vakardien uz karstajām klintīm sadedzinājis kājas, viņš sūdzās par tulznām un gaidīs mūsu gala punktā. Where are you from? Latvija. Latvia. Yeah. What's your name? Kaspars. Kaspars, I'm Nathan. Nathan. Yes. Okay. Nice to meet you. Mēs dzīvojam labi. Yeah? Jā, mēs skaisti, mēs malači. Mēs neizbirām ārā, ja? Kāds smukiņš. Jā, redzi? Nīlas asari, jā, un tikai uz dzīvās. Dzīvā ziltiņi kaut kur tādi. Okay, thank you. Well, about a year ago, this whole bank was covered in trees. It's one of the most beautiful parts of the river, full of fish eagles and monkeys. But because the monkeys live in here, the people who have crops up on the top don't have problems with the monkeys getting in their crops. So their solution, instead of trapping the monkeys in their crops, is to just slash and burn and create a desert so monkeys can't survive. You see a bit of crop growing going on here, but it's so steep, it'll be so eroded that it's not very useful. It's just devastating to see. It breaks my heart every time I come down here. This was my favorite piece of the river with this natural bush, and now it's just a desert.
Ir paradīze uz zemes. Nav paradīzes zemes, ir Nile Special. Šodiena tiks pavadīta dīki. Pēc milzu krācēm esam noilgojušies miera. Nīla te ir mierīga, diena ir jauka, atliek tikai slīdēt. Kabari. Uzuri. Esam internacionāla kompānija. Latvieši, holandieši un gids no Kanādas. Was acting tough and a man was talking back, but you can't be wasting your time on people just like that. I say, well, everything's okay, but I know it's not the only way. Kameru es glabāju melnā ūdens necaurlaidīgā koferī, ko šoreiz esmu piesējis uz laivas. Tā bija liela kļūda. Pienākot krācēji, ko gribēju nofilmēt, konstatēju, ka attēls ir koši dzeltens, un pēc mirkļa kamera izslēdzas. Melnais kofers lieliski pievelk sauli, un kamera ir nokaitus kā cepeškrāsnī ielikta. Es esmu rekordists. Āfrikā man ir noklājušās jau 2 kameras. Mazajai kamerai ir beigušies akumulātori, tomēr izdodās no vada gabala uztaisīt pārēju un varu lietot lielās kameras akumulātorus. Vakars ir izdevies lielisks. Vinete ir atvedusi no Latvijas salu. Mazie holandieši mēģina noslīgt un tiek izglābti, bet man garstāvoklis ir galīgi draņķīgs. Ugandā jāpavada vēl 5 dienas un ir ļoti nepatīkami, ka es atkal esmu palicis tikai ar mazo kameru. Rīts atnāk violets un augsts. Kamera pa nakti ir atzisusi un kā par brīnumu strādā. Es esmu atkal par vienu kameru bagātāks. Paldies Dievam. Atzisa un atkal strādā. Kameras koferi turpmāk sēdz ar slapjudu vielu. Gar džungļu audzēm aizpaldam līdz vietai, kas pieliek punktu mūsu Nīlas misijai. Kādai kājas? Benzīna aiznesa. Nosmaržoja vienu. Thank you.